Labvakar! Nu, esmu atkal spiest runāt par godu un godu prātu un par pasaules kārtību. Jo kāda esam mēs paši, tādi ir mūsu valdnieki. Tātad jāņem spogulis un jāskatās sev acīs, cik tad mēs esam godīgi un godprātīgi pret sevi un pret citiem. Mēs it kā citiem varam samelot, bet Dievam jau nē, un sev arī nē. Vai vajag dzīvot un pēc tam naktīs negulēt un nenāk miegs, taisni tāpēc, ka tu neesi godīgs pats pret sevi. Tēlo lomu, kuru neļauj būt laimīgam. Izlikties, ka viss kārtībā, lai gan nekas nav kārtībā. Jā, pateikt arī, ka tas karalis ir galīgi pliks, un tas nav kāda konkrēta persona, tā ir vesela sistēma, protams. Un tajā sistēmā mēs esam iekšā. Un mums šī sistēma būs jālauž. Jātiek vaļā no bailēm. Pateikt to, ko es domāju, nē, tā es negribu, to man nevajag. Es gribu būt vesels, laimīgs, man ir vajadzīgs līdzsvars un mīlestība. Un tas ir pats svarīgākais. Un, protams, šobrīd viss ir mūsu varā un mūsu rokās. Un tas ir jāatcerās. Cik svarīgi mēs esam paši. Ne jau tie 100 cilvēciņi, bet mēs, jo mūsu ir daudz, ļoti daudz. Daudz godīgu, brīnišķīgu cilvēku. Tikai pašiem ir jāapjēdz, ka tā ir patiesība. Un ir pirmsjāņu laiks, un nāk saulgrieži, kad mums ir jāatbrīvojas no savām bailēm, un tāpēc ir domāts uguns. Un tas, kas no viņām vaļā grib tikt, laipni lūgts aicināts manā pļavā 22. jūnija vakarā pēc 9 vakarā. Jaunām meitām vainadziņus lūdzam. Un vecos vainadziņus būs, kur sadedzināt. Un droši vien šodien nemaz nav tāda cilvēka, kas varētu pateikt, kādas ir tās sentālu tradīcijas, jo tas bija tik ļoti sen. Mēs runājam par 19. gadsimtu, bet mēs tak esam senāki, daudz senāki. Un varbūt, sākoties 21. gadsimtam un sākoties jaunam laikmetam, ir jābūt arī jaunām tradīcijām. Jo tikai tad mēs kaut ko varēsim sasniegt, ja neskatīsimies uz atpakaļ, bet skatīsimies uz priekšu. Un to, kas ir priekšā, mums ir jāmāk ieraudzīt, gribēt, vēlēties. Šīs programmas uzstādīšana. Tātad no šīs dienas mēs ne par savu zemi, ne par savu tautu nerunājam vairs sliktu. Jo tad es rādīšos sapnī. Un to gan es varu. Viendaļ to zinu. Ir vajadzīga šī mīlestība, šie labie vārdi. Un viņi strādā. Jā, šodien vēl joprojām cilvēki mulst, ja saka, cik šodien tu labi izskaties. Vai, cik brīnišķīgi tu esi saģērbies. Tev gan šī laba diena, lai tev veicas. Un viss paliek sarkan kā bietas. Vai tiešām jāmulst? Vai tiešām jākaunās? Tad varbūt sāksim trenēties pie spoguļa, teikt to sev, paši sev. Un tad jau sanāks arī citiem to pateikt. Un nedrīkst nobloķēt sevi. Ja man tur iekšā ir tie labie vārdi, es viņus arī saku. Tas ir svarīgi. To labo teikt. Un šis ir ceriņu laiks, ne tikai maipuķīšu laiks. Un būs raža, un mēs esam zemnieku tauta. Esam, bijām un būsim, un mēs protam strādāt. Mums ir vajadzīgs darbs. Darbs gan pašam ar sevi, gan darbs, lai paveiktu to, kas mums jāpaveic 23. jūlijā. Un to mēs paveiksim. Un ne tikai to. Jo, ja latvieti kārtīgi nokaitina, viņš beidzot kaut ko sāk darīt. Paldies tiem, kas mūs ir nokaitinājuši. Liels paldies visiem tiem, kas mūs kaitina vēl joprojām. Paldies! Uz drīz redzēšanos!